Labvakar, Aleksandra. Labvakar, Irīna. Labvakar, Beata. Labvakar, cienījamie skolotāji un 12. Labvakar, cienījamie vecāki un vecvecāki. Māsas, brāļi un draugi. Tuvojas pavasars, un tas saistās ar dabas mošanos no ziemas miega, gaišiem rītiem un vakariem. Arvien straujāk tuvojas arī otrā semestra noslēgums. Viens to uztvers kā kārtējā posma pārvarēšana, otrs kā drīzumā saņemtās liecības saldumu vai rītumu garšu. Turpretī cits kā vasaras brīvlaika piedzīvām tuvošanos. 12. pavasaris nozīmē tikai vienu brīdi pirms došanās no skolas. Lielu notikumu ķūkli. Žetonu vakars ir kā atelpas brīdis pirms eksāmenu druģa. Lūdzam, Rīgas 25. vidusskolas direktoru Ingu Nesteri sveikt visus klātsošos šajā vakarā. Cienījamie viesi, godājamie kolēģi, mīļie skolēni. Žetonu vakars vienmēr ir tāda robežšķirtne. Strādājam, daram, cīnamies, uzvaram, zaudējam, bet zinām, pienāk žetonu vakars un atvērsies otrā elpa. Un mēs zinām, mūsu 12. darīs vēl vairāk, būs vēl centīgāki un ar visu tiks galā. Šobrīd uz jums skatoties, tāda sajūta, kā es redzu divas kārtīgas klases. Jūs taču esat viena liela, spēcīga, bet iespējas ir vēl lielāks nekā, teiksim, tas, ko jūs patiesībā darat. Ziniet, nākot iekšā zālē, mūsu viesi šodien parādīja, ka viņi gatavi izlaidumam. Parasti zāle ceļas kājās tad, kad nāk jau saņemt atestātu, beidzot skolu. Tas nozīmē, ka viss būs labi. Šodien bija tāds skaists pareģojums. Pēc 2 nedēļām pirmais eksāmens, pēc 11 nedēļām pēdējais zvans. Laiks nežēlīgi strauji rit uz priekšu. Man gribas vēlēt kolēģiem, gribas vēlēt vecākiem spēku, lai palīdzētu šiem mūsu jauniešiem. Pacietību, lai varbūt varētu kādā reizēm liekas nepamatotā strīdā pierādīt savu taisnību. Jauniešiem vēlreiz un vēlreiz prasmi un vēlēšanos mācīties, ievērot mūsu iekšējās noteiktās normas, un tas, ka jūs šodien saņemsiet šo te nelielo rotu, uz kuras ir skolas žetona zīme, tas jums uzliek pienākumu. Jūs pavisam drīz būsiet jau mūsu skolas absolventi, būsiet tie, par kuriem mēs gribēsim dzirdēt labus vārdus, gribēsim priecāties par jūsu panākumiem. Un lai jums izdodās, un lai jums šie pēdējie mācību mēneši mūsu skolā ir gan miera pilni, gan labu darbu un panākumu pilni. Un audzinātājai vēlreiz izturību un darba prieku, jo darba būs daudz. Lai veicas! Paldies, direktori! Un mēs aicinām mūsu skolas mākslinieci Elizabeti Lūdzu sveikt mūs ar skaistu pavasara dziesmu.
Paldies, Elizabete. Beāte, Aleksandra, sakiet lūdzu, kā bija jūsu pirmajā skolas dienā? Lūdzu. Bija tik ļoti nobijies, ka neatceros, vai ārā spīdēja saule, vai bija apmācīta. Es biju apmulsus no tā lielā puiša, kas man veda pie rokas. Tomēr man tas patika, un es biju gatava mesties šajā piedzīvojumā. Rekā. Pirmklasnieki parasti pirmajā skolas dienā jūtās ļoti uztraukušies, bet arī ļoti priecīgi, jo viņi taču ir lieli. Beidzot prom no bērnu dārza un pēcpusdienas miega. Jā, domāju, ka miegs šobrīd man tīri labi derētu arī mācībdienas vidū. Piekrītu. Bet zini, bija arī tādi, kas droši devās uz skolu un uztraukumam nebija pamata. Jo blakus bija kāds no vecākiem vai abi brālis vai māsa. Jā, patīkamas atmiņas. Bet 12. šogad ir sadraudzējušies ar 1. C klases mazajiem draugiem. Tā ir? Esat sadraudzējušies? Jā, nu ko? Re, kur viņi jau sēž un tūlīt steigs jūs 12. savus lielos, spēcīgos, drosmīgos šefus sveikt šajā žetonu vakarā. Lūdzu, 1. C klase. Šāpos bumbierim cepčības, divmetrīgā eglēklis, filmēkli ar mežu ģimeni. Var dziedāt līdzi. Helikopters izglābīstu jaguāru, krāpis ķēmē lāciņi, umušanas ņautošu odu. Šali, trusis uzlej ūdeni, vienai zāļai žurkai. Kāpa jokam, joka pēc mums ir sanācis alfabēts. Kāpa jokam, joka pēc mums ir sanācis alfabēts. Saulē saplaks marta sals, cik nu ilgi
mājas. Prātnieks. Viens puika sēž un gudro par to, kā skudras kudu un kā pakļauju šito līdz tumsai bītis bito, kā barā ori oro, ap krūmu pierasoto, kā muša spindrot mušo, ap vaku apkritušo, ar vārdu sakot, oi, ko, kāds puika sevi puiko, bet puikošana tāda jau vīra prātu rāda. Cik ir glabti skudras soļi, cik sver strauta gultnes soļi, cik gan garas skāres kājas, kuri ciela viņā mājas, cik ir zirneklītim bērnu, cik gan mežā liktu bērnu, kur ir sienā zīšas stīgas, kur pa ziemu bezgalīgas, cik ir dziļa lapsas ala, cik gan tālu debes mala, cik ir meža mātei gadu, cik gan degu zītei radu, kas zina atbildi kaut vienu, lai ir priecīgs visu dienu. Apkārt mežus, apkārt kalnus, apkārt ceļus, apkārt upes, lejā zemi, augšā saule, pašu Rīgu vidiņā. Apkārt draugus, apkārt smaigus, apkārt jokus, apkārt prieku, lejā zemi, augšā zvaigznes, uguns kuru vidiņā. Apkārt lepno, apkārt savas mīļās dzimtās zemes, māmoņas mīļos skatu, svētku dziesmu vidiņā. Kas to būtu domājis, kas to būtu ticējis, ka šī mazā svītriņa ir tik traki niķīga, ka šī mazā svītriņa ir tik traki niķīga. Velstu viņu šitetā, viņa atkal gāžas nav, un ja sānus paskatās, tā gandrīz vai noguļas, un ja sānus paskatās, tā gandrīz vai noguļas. Ja vēl rucis pieglaužas, svītra cilpā sagriežas, bet ja cieši saņemas, iznāk tīri tā nekas, bet ja cieši saņemas, iznāk tīri tā nekas. Mīļie abiturienti, dārgie vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, cienījamie skolotāji, mēs šodien 1. C klasi esam atnākuši pirms ciemos ar skaistām dziesmām, ar dzeju un ar vēlējumu. Nevienmēr grūtums uz spārnu saist, nevienmēr vieglums, vieglus spārnus dod. Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti līdz savam mērķim protat aizlidot. Augstu jums lidojumu! Un no 1. C lasīts pirmās svītriņas adaļainais saules ezītis. Paldies maziem ķipariem! Vai jūs ziniet, ko par jums domā mūsu skolotāji? Tā, to tūlīt uzzināsies. Vai esat gatavi iepazīties ar skolotāju viedokli par sevi? Tikai ir viens nosacījums. Jums pašiem ir jāuzņem, kurš skolotājs šos vārdus ir teicis. Nu tad sāksim. Mūsu 12. Jautri, atraktīvi, paslinkot mīloši. To kontroldarbi Līgsvīgas Kalngals, ātrākā klase. Kādu skolotāju jūs raksturo, ka jūs esat sirsnīgi, patīkami un atsaucīgi. Un atminās to, ka ir labi sagatavotas ekskursijas un jūs esat lieliski gidi.
Varētu būt vēlreiz visreizē. Marina Juzova. Jā, lūdzu. Klase, kurā mijās zināšana, gribu mācīties ar izklaidi un vieglu prātību, bet tomēr sasniedzot rezultātus. Palicis atmiņā mēģinājums apvienot gatavošanos žetonu vakaram ar laboratorijas darba izpildi. Tuvu, bet tālu. Nu tad vēlreiz vārds uzvārds. Fizikas skolotājs, tieši tā. No nerātnās grūti savaldāmās klases pirms 3 gadiem ir izveidojis darbspējīgs kolektīvs ar jaukām personībām. Skolotājiem vienmēr būs atmiņā Dāvis, Loreta, Lauma, Gatis, Tims, Arnolds ar savu humoru un Kristiāna ar savu darbu mīlestību piespied skolotāju strādāt. Tā ir skolotāji. Piekrītat, jā? Tie ir jūsu vārdi. Lūdzu, tālāk. Lieli aktieri visādās nozīmēs. Izcili priekšnesumi skolas pasākumos. Klasē ir spilgtas un neatkarīgas personības. Labas pozitīvas atmiņas par kopējo mācību ekskursiju uz uzņēmumu draugiem.lv. Klase izcēlās ar pozitīvismu, interesi uzzināt ko jaunu, erudīciju un labu humoru izjūtu. Skolotāji pieder? Jums tie šie vārdi. Jā, skolotāji, lūdzu tālāk. Draudzīgas, atraktīvas meitenes un sportiski un komunikabli zēni. Un atminās ekskursijas jūrmalu, sporta aktivitātes un atpūtas svaigā gaisā pie jūras. Sporta skolotāji, tieši tā. Un viens vēlējums no kāda skolotāja, kurš arī jums būs jāuzmin. 2 dienas mūžiņā, viena laba, otra ļauna. Ilabā, iļaunā, abas 2 jādzīvo. Kas var dziesmu izdziedāt, kas valodu izrunāt, kas var zvaigznes izskaitīt, jūras zvirgzdus izlasīt. Cilvēkam jāatbild nevien par to, ko viņš ir darījis, bet arī par to, ko viņš nav darījis. Daļas skaitītājs izsaka cilvēku īsto vērtību, bet saucējs ir cilvēku iedoms pašam par sevi, jo saucējs lielāks, jo daļas vērtība ir mazāka. Skolotāja Maija Gailīte, matemātikas skolotāja. Šāds vēlējums jums. Paldies skolotājiem par labajiem vārdiem un 12 par sadarbību. Daudz 12, jā, aplausi tieši tā. Daudz 12 klašu skolēni jau ir gatavi doties tālāk, tā ir? Un domā, ka tik prom ātrāk no skolas, jo ir pieauguši, lieli un atbildīgi un neatkarīgi. Bet citiem ir trauksme un bailes par rītdienu, kur tālāk doties. Bet daži jau tagad apņēmīgi solim pa solim iet klusi un kārtīgi uz savu mērķi. Kurš jums palīdzēja piepildīt kādu kāroto bērnības sapni? Kurš jums iemācīja lasīt, rēķināt, rakstīt, apgūt svarīgākās dzīves pamatprasmes? Kurš? Viennozīmīgi. Paldies jāsaka sākumskolas skolotājām. 1. klases audzinātājs bija jums arī kā mammas skolā. Viņas bija tās, kas jūs iedrošināja lieliem darbiem. Man lūgums piecelties sākumskolas skolotājiem, lai jūs vēlreiz visi redz. Sākumskolas skolotājs Edīte Nurža, Ruta Ulrika, Dāca Gauska, ir smaidīgas, atraktīvas, izpalīdzīgas un stingras. Arī šodien skolotājs ir tikpat jaukas, vai ne, kā jūs bērnībā? Ir tikpat jauks, kā jūs bērnībā. Tad vēlreiz aplausi. Pamatskolas laiks, kad dienas grāmatā ir vairāk piezīmi, vieninieku, sarunas pēdiņās ar skolotājiem par uzvedības stundās. Pirmā mīlestība un asaras. Vēl no pamatskolas laikiem parasti paliek atmiņā ekskursijas un trakie klases vakari. Kā arī kopīgi bastotās stundas. Un, protams, pirmās uzvaras olimpiādēs, konkursos un sporta spēlēs. Sirsnīgs paldies no 12. pamatskolas posma klašu audzinātājiem, kas jūs pieskatīja grūtajos tīņa gados. Paldies sakām skolotājām Terēzijai Kadiķei, Marinai Juzovai, Gunitai Barkānei, Sanitai Blīvei, Intai Ungurei un Daigai Vaitniecei. Lūdzu, skolotājs piecvilties, kuras bija šai pamatskolas audzinātājs.
Paldies, skolotājs! Man šķiet, ka beidzot skolu ir jāizprot un jāprot daudzas lietas, ko esat mācījušies viens no otra, no skolotājiem, no saviem mīļajiem vecākiem un vecvecākiem. Novērtējot šo dzīves pieredzi, zināšanas un savu mīlošo cilvēku atbalstu. To, ko esat guvuši šajā skolas laikā. Tiešām prieks, ka mēs visi esam satikušies šeit, Rīgas 25. vidusskolā, lai dalītos un lai katrs paņemtu līdz to svarīgāko un labāko. Paldies skolotājiem un vecākiem par šo zelta vērto laiku un devumu. Un vēlreiz paldies vecākiem. Paldies skolotājiem. Paldies klases biedriem. Paldies skolas biedriem. Paldies skolas administrācijai. Un liels paldies skolas tehniskajam personālam. Tā, un tagad es aicinu Elizabeti sveikt visus mūs šodien ar skaistu dziesmu par kopā būšanas prieku. Lūdzu. Thank you.
arī aplausi. Nu jā, beidzot dzird, ka ir 12 tiešām. Vai vēlaties arī uzzināt, ko domā par jums jūsu klases audzinātāji? Jā. Tiešām? Jā. Nu tad, palūdziet vēl. Jā, gribam. Jā. Labi. Nu tad, kāda tad ir tās spilgtākās atmiņas un ko tad domā jūsu klases audzinātāji? Jūsu mīļā Rita tekste. Mana klase ir saliedēta, draudzīga, dzīvespriecīga un izpalīdzīga. Un ko tad atcerās visvairāk skolotāji? Atceros braucienu ar kuģi pa Rīgas brīvostas akvatoriju. Saule spīd, Daugava mierīga, ūdens visuļo, interesants stāstījums. Meitenes sauļojoties apticināja savus degunteļus, un tā radās doma, ka varbūt kādreiz varētu atkārtot šo ceļojumu tikai ar lielāku kruīza kuģi. Vēl atceros ekskursiju uz ASV vēstniecību, emocijas kādas, pārsteigums par to, kā darbojas visi pakļautie dienesti drošības sistēmā un vēstniecībā. Vīri melnos tērpos, spožas pogas, uz vadības pults, kura meklē ienaidniekus. Tā kā 12. A klase ir draugi, tad mēs tikām ielaisti vēstniecībā. Esam draugi? Jā! Un kāda tad ir ikdiena? Tad stāsts ir par ūdens lielajām pudelēm kabinetā. Jo rīts nevar sākties, kamēr visi nav atnākuši un katrs izdzēris savu rīta devu. Dienas laikā apmēram 2 litrus ūdens, un tas viss aizsākās pēc lekcijas par veselīgu dzīvesveidu. Tā ir? Jā! Brīnišķīgi! Nu varētu vēl tālāk stāstīt un stāstīt. Un sirsnīgas. Nu, sirsnīgas gan. Laiks būtu izsniegt žetonus 12. Tas brīdis ir pienācis. Aicinām direktoras vietnieci izglītības jomā Mārīti Liepiņu. Lūdzu, šeit pastāstu. Liepiņas kundze, lūdzu pie mikrofona. Mīļie 12. Šovakar jūs vēl visi kopā būsiet. Līdz kaut kādam laikam tas ir apmēram 3 mēneši, es tā paskaitīju. Domās droši vien ar saulēnām cerībām par nākotni, ko varētu nest pasaule un kas tajā sagaidīs jūs. Tomēr paliks atmiņā un atgādinās par savu skolu šovakar saņemtā piederības zīmīte žetons gredzentiņa veidolā. Un tā, žetonu nāk saņemt Rihards Berģis. Santa Berķe. Sabīne Broka. Diana Bukēviča. Katrīna Butlere. Andrejs Daugaļuks. Jānis Dubovskis. Dāvis Freidenfelds. Laima Lismane. Agnese Ludborža. Loreta Lūkina. Aneta Maisaka.
Daniels Naumus, Eva Marija Ozoliņa, Anna Marija Klāte, Elvīra Putka, Arnolds Reveliņš, Zanda Rožkalne, Tims Rudzītis, Annija Rutkovska, Alise Savčuka, Santa Skromane, Diana Spule, Sindija Krista Staceviča, Gatis Upīts, Lauma Veidemane, Ilvija Vītoliņa, Kristiāna Vjatere, Roberts Vojeckis, Paula Zaļais Kalna, divpadsmitiem, ko vēlu izturēt līdz galam, līdz pēdējam zvanam, un pēc neilga laiciņā, tas ir pēc apmēram 2 nedēļām, mēs tiekamies pirmajā valsts eksāmenā. Un audzinātājai turpināt pildīt mammas lomu. Citu vēl audzinātāji arī saņem piemiņas zīmīti gredzentiņu. Mūsu vadītājiem nedaudz ir jāatvainojās. Mēs esam nedaudz piemirstuši to, ka skolotāja Mārīta Liepiņa arī ir audzinājusi sākuma skolā jūs. Kuri tie bija? Pieceļas kājās. Kuri tika audzināti Mārītas Liepiņas vadībā? Aplaus Mārītai Liepiņai! Paldies! Apsveicam! Rīgas 25. vidusskolas piedarības zīme nu ir jūsu rokās. Pēc brīža aicināsim 12. A klases audzinātāju Ritu Deksni teikt patīkams vārdus saviem audzināmajiem. Bet es gribētu pateikt paldies ar aplausiem Beātei, Aleksandrs, tu jau aizlūki, par viņu pirmo debiju vadot šo šāda veida lielu pasākumu. Aplaus! Un viņus lūdzam vienkārši doties tālāk, jo viņi gatavosies vienam nopietnam, ļoti nopietnam priekšnesumam, bet mēs turpināsim. Esam gatavi? Jā, klases audzinātāja Rita Deksne, lūdzu. Pastāviet, pieceļieties kājās, jā, un 12. klasi jūs arī pieceļieties kājās. Un cienījumā klases audzinātāja, vai jūs esat gatavi arī uzklausīt raksturojumu no savas klases par jums? Protams. Nu, tad gatavojieties. Kas ir Rita Deksne? Kā lai raksturo vienmēr spriganu un aktīvu skolotāju? Kas spēj būt nosvērts un daudzpusīgs visās dzīves situācijās? Viņa vienmēr
būs klāt ar gudru padomu, ka tas būs visvairāk nepieciešams. Lai gan dažreiz ir stingra, viņa vienmēr zina un vēlās tikai to labāko. Un tagad aicināsim Rītas Deksti teikt savus apsveikumu vārdus klasē. Tas ir pirmo reizi manā garajā pedagoga mūžā, kad es esmu viena pati, bez paralēla klases. Un saņemot jūs, zināt, tiešām bija tāda neveikla situācija, nekad iepriekš nepiedzīvota situācija. Nu, kā tas ir, ka tev nav konkurenta blakus, ka tev nav pārinieka savu kolēģi izskatā, ar ko parunāt. Gandrīz vai iznāk tā, nevienreiz vien pats jautā un pats atbildi sev. Bet jūs redzat, var tik galā ar jebkuru situāciju. Un es ceru, ka mēs arī laimīgi visi izlaidumā būsim kopā tāpat kā šovakar. Un ceru, ka Katrīna, kura ir slima, ka viņa būs ar mums jūnijā. Ko lai saka? Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šie 3 gadi vidusskolā tas ir bijis tikai viens skrējiens. Interesants skrējiens, ar piedzīvojumiem bagāts skrējiens, ir bijuši kritumi, ir klubieni, un mēs atkal esam cēlušies, un par to, ka ik viens no jums ir varējis vienmēr par spīti visām situācijām piecelties. Es esmu gandarīga un priecīga, jo tad jau mēs šeit nebūtu. Un tas lielais notikums, kas jums jau ir tagad, žetonvakars, ka jūs tiešām gatavojāties, domājāt, lolojāt, un mēs esam šeit. Direktori jau teica, 17 dienas un ir pirmais eksāmens. Es domāju, bērni tā, ka pazīstot jūs, iepazīstot jūs jau šo 3 gadu garumā, es varu teikt, jūs tiešām esat draudzīgi, izpalīdzīgi, ļoti radoši, motivēti. Un tam man ir, kā klases audzinātājiem, tiešām droša pārliecība, ka eksāmenos mums ir jāiet tikai labi. Jo kā tad tik varena klase 30 cilvēku sastāvā nevarētu tik galā ar tām grūtībām, kas mums vēl priekšā ir pārvarams. Mēs to izdarīsim. Un tāpēc es ļoti vēlētos, lai katrs viens no jums vēl šajā atlikušajā laikā, kas mums ir skolā pavadāms līdz izlaidumam, lai jūs sajustu vēl vairāk savu klases biedru plecu, savu skolas biedru plecu, lai saprastu pareizi arī skolotāju rūpes par jums. Un, protams, vismīļāko sirdsviltumu, lai jūs saņemtu no saviem vecākiem šai laikā, kas tik ļoti ir nepieciešams. Un es gribētu nedaudz vārdus teikt arī skolas administrācijai un saviem kolēģiem, jo redzat, mums ir bijusi tāda privileģēta situācija. Mēs esam vienīgie, tātad labākie, un arī skolas administrācija vienmēr par mums ir interesējusies. Vienalga, vai pēc zvana, vai pirms zvana, bet viņa vienmēr ir bijusi kopā ar mums. Vai tā nebija? Bija. Tātad, un arī visnotaļ vienmēr visas mūsu iniciatīvas ir atbalstītas. Un tāpēc jau mēs arī tikām, kad skolas administrācija deva zaļo gaismu ASV vēstniecībai, mēs tikām tur. Tur jau tā nemaz nelaiž iekšā. Pie tam gribētu arī ļoti lielu paldies pateikt saviem kolēģiem par sapratni, izpratni, palīdzību, jo skolas ikdiena jau ir tāda, ir bieži labi, ir bieži slikti, bet ir atkal labi, un par to, mīļie kolēģi, jums ļoti liels paldies. Un es gribu pateikt arī jau tagad vecākiem par jauku sadarbību, par atsaucību, un es domāju, ka jūsu palīdzība vēl būs ilgi mums šeit, šajā laikā līdz izlaidumiem noderīga. Tātad vēlu veiksmi un pie tam ļoti labu veselību, jo kaut kā mūs tās problēmas un ģimenes ar veselību pēdējā laikā arī ir iecienījuši. Bet es ceru, mēs tiksim galā, vai ne? Jā! Paldies! Un tagad lūksim pašu 12. A klasi, jūs skolēns teikt mums paldies vārdus.
Nu tā, sveiki visiem! 12 gadus mēs mācāmies braši, skolas somu, nu jau liekam paši. Vakarā šajā, kad gredzeni uz dalu, priekam un ziediem, mēs neredzam galu. Lielāko paldies ir jāsaka jums par to, ka sirdī un acīs ir guns. Skolotāji, vecāki un mūsu tuvinieki, arī jums ir tagad lielie prieki. Bet bez mūsu deksnītes pietrūktu mums tās deksmītes. Mēs ar jums kā cimds ar roku, kā pērtiķens ar banānu koku. Metīsim pie malas mēs jokus. Nojauksim mēs visus žogus. Kopā būsim sadarīgi. Savai skolai piederīgi. Paldies! Parasti tad, kad ir divas, trīs klases, tad, kad ir divas, trīs klases, tad šis pasākums ieilgst. Bet tā kā mums ir viena klase, tad ļoti ātri šie ziedi tiek izdalīti. Nu, un tagad ir pienācis brīdis jautrajam, es ceru, ka jautrajam, 11. A klases apsveikumam, 12. klasē, viņu vecākiem un skolotājiem, jo nākamgad viņi ieņems jūsu vietu, 12. klases vietu. Ar aplausiem sagaidām 11. A klasi. Labvakar, dāmas un kungi! Šovakar piedāvājam 12. A klases žetona vakaru. Izbaudiet! Esam nonākuši laikā, kad slaveno 2015. gada absolventu dzīvēs ir notikušas grandiozas pārmaiņas. Piemēram, daži ir pārvarējuši gaļaku, kāds ir beidzot sataisījis mašīnu, kāds atradis savu sapņu profesiju, bet par to turpinājumā. Un galvenais, neņemiet pierē. Seko savam ceļam, esi kustībā, ļauj, lai pasaule tev nojauc robežās, tomēr ir tik viegli rokās sādoties, kopā mēs, seko savam. Visi kāpjam ārā. Gaļam. Ir drīt vai mīcīgi? Atkal saplīsat. Tā labi, es taču teicu, braucam ar dubļu mašīnu. Karoči, visi davai atstājam tavu mašīnu šitien. Kā jums sakāt, ka manā mašīnā braucam tālāk. Atstāt manu mazulīti, šos vācu muskuļus te nekad bijis jāčinīt tagad. Taču gaļaks, nu. Gaļaks. Labi, gaļaks. Man ir tāpēc pēc gaļaks. Jau gadu, kur tās dabīja? Tā, I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Nu jā, pēc tās 12. nekas diži nav mainījies. Jā, atceros, kā tas bija toreiz. Jā, tad tev vēl bija vecais labais hokeja izlases krekls. Tas noteikti nebija mans mīļākais. Jau mazās, mašīna ir gatava. Laižam? Bad bitches is the only thing that I love. You ain't got no life. Nah. Cups with the Apskatīsim, kas jauns valsts izglītības un satura centrā pusdienu pārtraukumā.
es šeit izdomāju tādu olimpiādas uzdevumu. 100 punktu var darīt, ka neviens neizpildīs. Tu baigais mītis esi, loma. Es stāstīju ātrāk to uzdevumu. Es gribu atrisināt. Cerams, kā ar bioloģiju saistīts. Neskrien. Laikam papriek. Jā, šeit jau kārtējais uzdevums no sērijas 2 + 2 ir 5. Nē, Santi, es esmu tik tām pāri. Šajā uzdevumā tika iekļauti visi mācību priekšmeti. Tātad, oktobrī līs lietus, pa kreisi peld krokodils. Kurš vad čāļus neceļos? Nu, kur tad ir tavs ašais prāts, blīdis? Tur, kur ir? Tas ir, ko nevari atrisināt, ja? Smadzenes biezījos, ko neļi izmēļos, esi aizmirsis. Ko tu izdarīji tikko? Tu pastāstīji tikko visiem visslēptā, ko man ir. Mīļo, nomierinies, tāpat tu pats visiem būtu to izpļāpājis, jo mežstrādnieku tapu jau nenolieksi. Princesa un Bukīši, kas tu būtu domājis? Love is in the air, everywhere I look around. Jā, par Frici un Bukiju neviens negaidīja. Bet nu tagad turpināsim. Daži ir pacēluši savas profesijas jaunā līmenī, bet no sava rajona tie tāpat nav spējuši atteikties. Apskatīsim, kā pa karjeras kāpnēm ir uzkāpuši mūsu vidusskolas laikā promoteri. Rīmī piedāvā! Nāc uz Rīmi, 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 nāc, pie viesties grēks, saldējums, liels kārdinājums visiem mums. Te maizes traips svaigs un tomāts maigs, un pagadē priecīgs svaigs. Nāc uz Rīmi, 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 nāc. Visi atpakaļ pie darbā. Pārtraukums beidzies. Dāmas un kungi, jums ir unikāla iespēja piedzīvot neaizmirstamas sajūtas. Atliek izdzert tikai vienu šotu šīs sarkanās dziriņas, un jūs nonāksiet pavisam citā pasaulē. Tagad šī dziriņa no Ukrainas, tai bija īpašas spējas izraisīt ķīmisku reakciju. Un šīs ķīmiskās reakcijas laikā jūsu ātrums būs nežēlīgs. Taču ir arī blakus efekts. Nākamajā dienā garantēts gaļaks. Mēs piedāvājam vienreizēju un spēcīgu produktu ar nosaukumu Pašāju vaļā! Es, kā šī produkta izveidotājs, es garantēju, ka gaļaks pazudīs kā zeķis veļas mašīnā. Un šī brīnuma līdzekļu galvenās sastāvdaļas ir mūsu skolas gaļas un brīnumainais vienmenču mīlestības eliksīrs. Vai tad šodien pie Daņika nav tusiņa? Varētu visu kopā aizbraukt. Gati, tu taču esi lietas kursā. Nu, jūs atkal nokavējāt man produktu prezentāciju. Mākslā jau ir gaļa, neizskāt. Tad startī, tāpat kā ballītē. Lai taisnēs, mauksim ballēt! Ātrāk, tūlīt sāksies hokejs. Es ceru, ka viņam ir liels televizors. Braucam, zūds nekur nepazudīs. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam. Naudas, daudz, naudas, daudz, naudas, daudz, naudas, naudas, daudz, naudas, daudz, naudas, daudz, daudz, naudas, daudz, naudas, daudz, naudas, daudz, naudas, naudas, daudz, naudas. Es izlasīšu tik daudz arī galīgi. Man pieder miljoni. Jūs tik sanās, kas atrast. Beigusies, reku, mēs visi esam tavu klases biedri. Bet, kad paliksim viens, Mikla pārvērties, varbūt vēl ar sāpēs, varbūt kāds to prasīs, kad paliksim viens, centies savu nevar.
Aplausi! Realitātē. 2015. gada 27. februārī 12. A klases žetonu vakarā. Ļausimies mirkli. Uz brīdi aizmirsīsim gaļaku un atstāsim ikdienas steigu aiz durvīm. Iedomājieties rītu, kad pasaule vēl guļ, bet zeme jau mostas. Tā ir mūzika, kas rodas klusumā. Tad pasaule ir īsta. Nav samākslotu smaidu, nepatiesu runu un viltotas steigas. Viss ir tik vienkārši un skaisti, jo katra jauna diena ir sākums kaut kam labākam. Tā ir dote, lai kaut ko izmainītu, lai būtu labāk, lai dzīve būtu dzīve, nevis lēļa teātris. Lai aptopoties dienas vidū, mēs redzam, cik tālu esam tikuši un pa kādu ceļu vēlamies doties tālāk. Un mēs gribam jums atgādināt, nav tādas lietas kā neveiksme. Dzīve vienkārši grib pagriezt jūs citā virzienā. Nepretojieties, dariet, cīnieties un ejiet. Galvenais ir doties uz priekšu un neapstāties. Pat ja esat nokrituši un nespējat piecelties, radiet gribas spēku, ejiet uz priekšu. Žetonu vakars ir svētki, kad 12. vēl pēdējo reizi mierīgā gaisotnē varbūt visi kopā pirms eksāmenu trudžu. Un, lai palīdzētu jums veiksmīgi sagatavoties eksāmeniem, dāvinām gudrības podu ar saldu piesitienu. Un, lai jūs neaizmirstu, ka esat vislabākie, medaļas ar to, kā mēs redzam jūs. Savukārt jums, skolotāji, lai katrs rīts sāktos ar jaukām atmiņām par jūsu mīluļiem. Lai veids! Un vēlreiz paldies! Lēnām tuvojamies svinīgā pasākuma noslēgumam, bet mums ir 12. klase. Vienīgā 12. klase ir sagatavojusi vienīgo, vislabāko, visvienreizējāko priekšnesumu, un viņiem vajadzīgs laiks, lai šo priekšnesumu sagatavotu un jums parādītu. Un tāpēc aicinām 12. klasi. Man liekas, ka mēs ekrānu drusku par ātru nolaidām. Varam pacelt uz 12. vajag? Tagad. Jā. Labi. Nu ko, tad ar aplausiem pavadām 12. klasi, lai viņi iet gatavoties. Un mēs skatāmies video apmēram 10 minūtes. Par to, kā 12. klase tika līdz 12. A klasē. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. But I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from my face. I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Oh, God, no. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your mind?
I try all the time. Because I'm happy on the road. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy on the road. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy on the road. If you know what happiness is to you. Because I'm happy like a road. If you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. And give me all you got, don't hold back.
Nu jā, neliela maza pauzīte, man lūdzu 2 minūtes aizpildīt šo pauzīti. Bet kā es to varu izdarīt viena pati? Nu, nestāšu es taču dejot un dziedāt, vai ne? Vai nu visi kopā dejojam, vai nu visi kopā dziedam, vai nu visi kopā runājamies. Ko tad daram? Dziedam? Kurš ko teica? Sabīna dziedās? Nu, brīnišķīgi, tas ir labi, ka ir kā dziedātājs. Bet es gribētu pajautāt, skolotāji, nāciet, palīdziet man. Sakiet, lūdzu, ja jums vēlreiz būtu jāsāk šis piedzīvojums no 10. klases? Ar šo klasi, jā. Ar šo klasi? Jā. Un kāpēc? Beigās. Tāpēc, ka es domāju, ka viss, kas ir sācies, ir labi beidzies, gandrīz jau. Ja, labi, bet tomēr iemeslu, kāpēc tomēr šo klasi vēlreiz? Laikam jau tas ir tas pieredums, kas ir radies. Tās dzirkstošās acis katru dienu, nebēdnīgās acis tiem, kas kaut kur šmauc projām. Esmu viņus iepazinusi, mīmiku pazīstu, tā tad būtu vieglāk. Skaidrs. Tā tad vieglāk būtu tik galā, ja? Jā, protams. Jūs teicāt, ka draudzīga, izpalīdzīga, saliedēta, bet kādā ziņā izpalīdzīga? Arī jums izpalīdzīga vai citiem izpalīdzīga? Es domāju, gan.
gan klases biedriem, gan arī man. Es jau teicu, ka es esmu viena pati, man nav pārinieka. Mēs visu dalām kristīgi, katram savu daļu. Tātad sadarbības partneri varētu tā teikt. Protams. Un no kuras skolotājas jūs pārņēmāt viņus? Vai skolotājām atcerties? Nu, tur laikam ir tā, jo redzat, cik interesanti ir sagadījies, ka man tās klases parasti ir no vairākām klasēm kopā. Un tā, ka viņi nonāk pie manis, es visus pārējos burtus vienkārši aizmirstu. Un man ir viena pati. Bet, ja tagad tā jāsaka, tad tā ir Inta Ungure. Noteikti. Aicināsim Intu Unguri. Viens jautājums skolotāji par visu vakaru. Vairāk ne? Labi, tikai vienu, labi? Jā. Mēs jau esam kaimiņi, viņai taču jānāk, mana tuvākā kaimiņiene. Pie tām tad ir Daiga Vaitniece. Viņas nav šovakar, jā. Es domāju, no 9. klases bija runa, jā. Sanita tur arī bija. Sanita Blīva bija pa vidu tur kaut kur, jā? Jā. Un tad viņai nopietnāki pienākumi bija. Jā? Jā, bet protams. Viņa mums ļoti izlīdzēja. Kā es varu viņu nepaaicināt? Es neatceros. Tu neatceries, es tev pateikšu. Zāle bija noslogota, nevienu dienu netikām iekšā, un tu biji tik jauka, ka tu teici, ej un nedomā. Gan es kaut ko izdomāšu. Sekās. Un tad tās sākums skolas skolotājs pirms tam bija. Jā, tur ir bijusi gan Edīte Nūža, gan Ruta. Ar aplausiem saucam skolotājs. Arī vienu gadu Marina Jūsovā. Tas gan bija pamatskolā, jā. Dāce Sadovska, Mārīte Liepiņa, pat nevaru iedomāties kādu klases stundu, ka viņa nebūtu mūs apciemojis. Mārīte, lūdzu šurpu nāc. Jā, un vienmēr ar savu padomu un stingro valodu ir atvedusi mums līdz šim vakaram. Jā, nu kad skolotāji, varbūt tās drosmīgās skolotājas, aplaus drosmīgajām skolotājām. Varbūt kaut kas tāds, ar ko jums palika atmiņā šī klase? Kurš ir pirmais gatavs? Pirmā gatava runāt, lūdzu. Ar ko palika atmiņā šī klase? Man gan no tiem palikušajiem ir 5 vai 6, es pat īsti nezinu, bet es uzreiz varu teikt tā. Saņemot pirmajā klasē, tā bija, pirmā C, man šķiet, ja es nekļūdos, un atceros vienu milzu skaistu lielu ziedu 1. septembrī, un tādu mazu meiteni, kurai vārdiņā bija Laima, un Laima nāca uz skolu 1. septembrī ar tādu milzu, lielu skaistu saules puķi. Un ar to jau viss nebeidzās. Pagāja pāris nedēļas, un kā jau parasti pēc 1. septembra klasē notiek tās pirmās vecāku sapulces. Un tad, kā jau ne jau tikai bērni vien darbojās tad man arī vecāku sapulcē vecāki cītīgi šeit tad pastrādāja. Un bērniem bija jāuzzīmē zīmējums, un tad es atceros, ko man mammas rakstīja otrā pusītē to bērnu uzzīmētajiem zīmējumiem. Tie bija tādi ļoti, ļoti sirsnīgi raksti, ko tad vecāks ir pārdzīvojis 1. klasē, mācoties, sākot, un ko ir pārdzīvojis bērns, pavadot šo 1. septembri. Tāda man ir palikusi šī, teiksim tā, 1. klasība, pēc skaita arī nepateikšu vairs, cik mēs kopā bijām, bet tie, kuri izturējuši līdz 12. klasē, es tikai varu teikt malači bērni un malači viņu vecāki. Paldies, skolotāji, Sanitai Blīvei. Paldies. Es saņēmu 5. C klasi. Tad, kad viņi bija 5. C klasē. Jūs mani sabradāt. Un es viņus audzināju tikai laikam 4 mēnešus. Tas vainīgais bija tagad viens mazs puisēns, tas ir mans dēls, kurš tagad jau ir 6-gadnieks, nu jau drīz viņam būs 7 gadi, tātad pareiķiniet, cik gadus tas atpakaļ bija. Viņš tagad ir tāds pats palaidnēts, viņa audzinātāja šobrīd arī sēž šeit pats zālē, jo viņas meita beidz 12. klasi.
Aplausi! Un ko es gribēju teikt? Teikšu ļoti vienkārši. Tātad audzināju 4 mēnešus, bet šie skolēni palikuši atmiņā ar to, kad viņi mani vienmēr no rīta sagaidīja pieturā un pavadīja atpakaļ uz mājām, arī uz pieturu, lai es veiksmīgi nokļūtu atpakaļ uz mājām. Kolosāli! Paldies viņiem par to! Kolēģi runājas atcerējos, un daudz ko atcerējos, emocijas ārkārtīgi liels un siltas. 5 pavadīti kopā gadi, tas ir daudz, ļoti daudz. Un vispilgtāk atmiņā ir palicis laikam brauciens uz Zviedriju. 7. klase, pusauģi, kuģis, neatceros kurš no visiem, bet brauciens uz Zviedriju. Un, protams, arī piedalīšanās zelta ziltiņš čempionātā, tā saliedētība, tas uzvaras gars, tas sportiskais moments, kas bija. Daudz ir ļoti prieka, un ziniet, ka nav neviena tāda atmiņa, ko es teiktu, ko es negribu atcerēties. Viss tā ļoti gaiši un forši. Paldies! Paldies skolotājiem! Un turpinājumā 12. klase. Paldies! Ar aplausiem pavadām skolotājus! Līdz skolē ir atlikusi 1 nedēļa. Kas tu jocīgs esi? Bet vispār es biju tam gatava. Jūs redzējāt, kādi mēs bijām un kādi mēs esam? To jau jūs zināt. Bet tagad ielūkosimies nākotnē. Pusdienas, pusdienas! Karsti kartupeļi, maldās gara smērcīta. Un te nav nekāds McDonald's. Veicīgāk, veicīgāk. Kas man te visu dienu būs jāstāv un jāgaida? Tā mani mīļie čapu dēliem rindā! Ļoti jau stājamies pa 2 šeit sākums. Ejam tagad apsēsties. Ejam apsēsties. Par ko tu smējies? Baigais jūs atcerējos, ja? Jā, nu, pastāst, nu? Es aizmirsu. Nē, tu neko nezināji. Stājamies atkal pa 2 un ejam tālāk. Maija beigusies, beidzot. Jā, jau skolas laikā. Dāvja un Roberta mīļākā vieta bija ēdnīca. Un tāpēc tur ir vienmēr vērts atgriezties. Kis, mani mincīši, mets jau klāt. Nē, mēs tās ētas. Nē, netik. Man līdz svētdienai jābūt 1,70 m garai. Ha, 1,70 m. Šis garšo labāk par čapīti. Kāds negrib nopirkt kartīti. Pēc 2 maksā par 3 saņem 1. Jā, tāds jau ir tas dzīves ceļš. Kāds izvēlas testēt kurpes, kāds suņu barību, bet kāds cits ir godīgs eiro ieviesējs. Bet kas tad tas? Tas ir biznes. Es meklēju pazudušās zeķes un atgriežu tās ģimenēs. Es esmu varonis. Austrumos mani pielūdz. Nē, kur dodamies, kas par biļeti maksā? Kādu biļeti? Es taču neesmu sabiedriskajā. Nekas, tagad ir jauna noteikuma. Tagad arī ielas pieder Rīgas satiksmei. 10 eiro, gribi skriet 15 eiro. Tagad citi laiki pienākuši. Kontrolierim ir augstākā vara. Tātad vispirms ir kontrolieris, tad prezidents, tad ministru prezidents un tad pārējā tauta. Un tad tips.
Timotī. Nekur tu nespruksi. Visi ārā, vienmēr tas darbs jāvelk mājās. Kas tad viņam notika? Steidz darbā, spiediens no kolēģiem, un viņi teica, ka veci tefteļi. Tas nebiju es, man garšo tefteļi. Arī dažādu pavadienu meklēšana un loģika mūsu klasē vienmēr ir padavusies, bet mums jau ir arī citas dotības. Vai jūs esat gatavi? Kas tas ir? Tas nav pērkons, tas nav debata vārds. Tā ir Anita! Tev jāiesūtās pirms cīņas. Nu, ne jau bīstam. Labi, nu tad kurš no jums? Nu, kurš nākamais? Esat gatavi? No! Malacis jāparāda, kurš te ir boss. Jā, boss. Nē, tu esi boss. Jā, es boss. Such a good day. Redz kā, mums meitenītes arī sportiskas. Kam patīk trenerītes darbs, kam patīk boks. Bet atceraties, izmērs jau nav galvenais. Skat, Talma atkal Džeks jau slīkst. Atkal? Cik tad jau var? Es iepakaļ nesmiešu tevi 3. reizi šodien. Es arī ne. Tikko uzvilku sausu vesti. Kad žikāmies. Bādi, laikam nav vērts. Sodīts. Ejam pusdienās. Labi, bet teviem šodien atlaida. Dažreiz profesijas izvēle ir ļoti nopietni jāpārdomā, bet ja ir liels slinkums, jāizvēlas mierīgāka profesija. Labdien! Sēdieties te, kādas vēlmes, muļķītes, taurenīši. Man lūdzu šo te. Man patīk mazi bērni. Varbūt arī vēlēs manikīru. Jā, man šodien tāds gaisnuma diena. Paldies, kādi tev kabači? Nu kā ir? Perfekti. Nu labi, gatavs. Būsi pirmais čalis ciemā. Paldies! Kas tev galvā? Zeķuvīse. Jā. Ai, smagi darba diena ofisā, tagad uz mājām ej. Tik daudz lietas jāpārcelā. Kādam nevar televizoru palētot, tikko vietas dabūt? Jā, es vienu nopirkšu. Es gribu šodien redzēt Anitas maču. Mūsu klasē jebkāda veida māksla ir ļoti lielā cieņā. Un arī dziedāšana mums ir augstā līmenī. Kad es saku ķēņa, jūs sakat araks, ķēņa, araks, ķēņa, araks. Visi paceļam rociņās. Mēs gājām reiz skolā, kur sēdējām solā. Tā bija 25. šajā pašā vietā. Mums ēnīcā nedeva ēst nekad buti. Un mācīja strādāt ar roku ne muti. Tur bija sad story, man ZPD. Bet man ir vienalga kā KPD. Mēs esam tik spožas kā zvaigznes pie jūras. Ļaujiet, lai sāp, lai acīs duras. Šis ir mans rajons, es ar to lepojos. Un stipram vējam vienmēr pretojos. Skolā nepiederējām ne pie vienas grupas. Bet paskat, kādas tagad mēs kruktas! Nu kas tā par mums? Labāk paklausieties
veselai dziedāt. Du hast mich. Du hast. Jau sen nevajag. Automobīli, bēbīs nebūs vajag. Nu, ko tu te vārties pa ceļa vidu? Man taču te ir jābrauc. Tā, visi tagad paiet malā, man te ir ceļš jātaisa, visi malā. Atkal tu neko nedari. Vēlreiz paņemsi pauzi, es nezinu, ko es tev izdarīšu. Jūs tā, mums ir problēma. Jā, viss kārtībā, jā. Jā. Nē, nepaliec pirmais. Nē, tu. Labi. Tā, visi malā. Jā, čil, šodien pietiek. Ko tu vari uzstāties? Es esmu mierīga. Tu te gribi ceļu uztaisīt? Nu, nē. Es tikai te braucu. Viņa te braucu. Kur es esmu? Kurš gads šis ir? Skarbas meitenīte skarbā pasaulē, katram savs ceļš ejams un sava virsotne sasniedzama. Tātad, es esmu profesionāls kopētājs. Es ierauju roku printerī. Laikam tev ir profesionāli. Kas sāp? Labi. Dod, paskatīšos. Nē, viss kārtībā. Šitai viss kārtībā. Dod, paskatīšos. Es atvainojos, jūs tā kas ārstre? Zinu, kas ir roka. Jā, tas, ko es tagad ģipsēšu. Jā. Jūs nemanāt roku vēl, jā? Tā. Es sapratu. Jūs uztraucaties par to, kā jūs turpmāk strādāsiet, kad es viņu ieģipsēšu. Ar otru. Loģiski. Jā. Labi, tad iesim ģipsēt. Jā? Jā. Galvenais jau ir piedalīties. Un tagad visi pieceļamies kājās, jo mēs sagaidām savu valsts prezidentu Gati Upīti ar kundzi. Labvakar, mana tauta! Šito es biju dzirdējis, jā. Mans otrs svarīgākais lēmums bija bezmaksas zirņi visās Latvijas skolās. Bet
Mēs arī izvēlētos šādas profesijas. Varbūt atgādināsim jums tās. Patologs anatoms. Alfabētas burtu testētāja. Vārdu audzētāja. Referents. Metāliste. Australiere. Treneru boksere. Scares away my baby. Veķu privātdetektīvs. Tetovētāji. Manikīrs. Ēdnīcas darbinieks. Netik profesionāls ārsts. Tomēr profesionāls hopētājs. Bērnu dārza audzinātājs. Basketbola centra spēlētāji.
atkārtot. Var atkārtot. Paldies. Lūdzu, ekrāns. Ekrānu. Tā. Un es jūs palūkšu tā mazliet uz sāņus tā panākt. Ja? Tā kā mēs runājām. Nu, tā kā es jums teicu pirms brīža, ka tomēr kopā vajadzēs padziedāt. Un tāpēc noslēgumā mēs visi kopā notiedāsim dziesmu. Gan 12, gan skolotāji, gan vecāki, gan māsas brāļi, gan draugi. Kā atgādinājums par šo žetonu vakaru kopības sajūtu, kas mūs vienoja pirkstā jums mirts Gredzens ar gravējumu Rīgas 25. vidusskola. Tā ir un paliks jūsu skola un mūsu skola uz visiem laikiem. Cik labi būt savējam un piederīgam savai skolai. Tikai tā. Mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam. Tie ir mūsu vārdi, mūsu vēles, kuras mēs aizsovien neturam. Jo tikai tā var uzzīmē to visu, ko iemīlē. Šajā krāsainā pasaulē, šajā pasaulē. Tās ir mūsu rokas, mūsu potas, kuras dzīves peļņē noskalo. Tās ir mūsu acis, mūsu gleznas, kuras svešiem neizveic neko. Tās uzzīmē, kā tev ir šai pasaulē, kā tev veicas šai pasaulē, nāc un uzzīmē. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt.
fotografēšanos, jūs visi nofotografēs. Nostājamies skaisti lūdzu ar savu klases audzinātāju. Paudam ar aplausiem. Vēl labāk sastājas. Paņemam puķis, jā, smaidu līdzi. Tā, lai jūsu gredzenes arī var redzēt. Un lūdzu fotografējam 12. A klasi. Tā, vai skolotāji ir gatavi pievienoties? Tā, lūdzu klāt skolotājus visus. Lūdzu skolotāji uz mazu foto. Skolotāji. 12. klasi paaicinām skolotājus. Nu, nākam, kas te saka, nu. Lūdzu. Aplausi mums! Paldies! Nu ko? Paldies visiem, kas piedalījās šajā žetonu vakarā. Paldies vecākiem, paldies skolotājiem, paldies 12. Nu ko? Uz tikšanos pēdējā to naudu izlaidumā, bet vēl priekšā ir eksāmeni.